esam atbraukuši uz mežu parunāt par iekārtu Alfa 300. Viena no svarīgākajām lietām ir baterijas ilgtspējība. Tās ir savas 40 līdz 48 stundas. Garmins arī parūpējies, lai suņu siksnai arī būtu ilgāka darba laiks ilgāks. Šī ir jaunā Garmin siksna. Viņa ir mazāka, kompaktāka un galvenais, kas priekš manis ir, ka ir iestrādātas gaismas, lai es redzu suni tumsā. No pults var ieslēgt gaismas un tu visu redzi. Šī ir ieslēgšanās poga, šī ir gaismiņa, kas signalizē, ka siksna vispār ir ieslēgta, un sāna signāli, ko var aktivizēt diennakts tumšajā laikā. Kā mēs varam šo visu aktivizēt? Ieejot iekšā training setups, training keys, šeit mums parādās visas 3 pogas. Šī un šī. Šeit arī parādās pārējie suņi, kas ir pievienoti pie šīs Garmin pults. Uzspiežot uz izvēlēto pogu, var pielāgot, vai tu vēlies elektrību, vibrāciju, skaņas signālu, vai arī ieslēgt attālināti gaismu. Katrai pogai var uzlikt savu trenēšanas veidu, kā tu vēlies, vai tas ir signāls. Tas ir mērā. Var signalizēt sunim ar elektrību, vibrāciju, vai arī ieslēgt apgaismojumu. Treniņu pogām var pielāgot arī ne tikai suņu apmācību, bet arī cilvēkam nepieciešamo priekšmedībām. Gan mapi, gan nomainīt suņus, sākt jaunas medības vai pievienot kādu objektu, ko tu redzi mežā, šo Mark Waypoint. Man personīgi stāv uz šī pogām 3 režīmi. Pirmais, tā ir gaisma, ko var izmantot diennakts tumšajā laikā. Otrs, tā ir vibrācija, ja suns strādā un viņam vajag motivēt vai arī nosist viņu no azarta, lai viņš sadzird manu balsi. Vai arī ir elektrība, kas nav humāni, bet tas var pasargāt jūsu suni no izskriešanas uz ceļa vai arī citiem apdraudējumiem, kas viņam var būt noteiktajā situācijā. Protams, laikam ejot un attīstoties, Garmins ir pārgājis uz citiem klipšiem, gan siksnai, gan arī pultī. Jaunieši tekeri, viņi ieklipsējās iekšā un pārbraucot, ja tev vajag uzlādēt, nelokās un nenāk tik viegli ārā. Jebkuram cilvēkam, kurš nav mednieks vai arī ir mednieks, visērtāk sekot savam sunim ir šeit līdzi kompasā. Šeit var redzēt, kur atrodas suns, kāds ir attālums un arī kāds ir virziens un arī kur atrodas tavs automobīls, kur tu esi sācis medības vai arī kur tu esi viņu novietojis. Jebkuru pulti vai Garmin ierīci, pulksteni vai telefonu savstarpēji var savienot ar aplikāciju Garmin Explore. Ja jūs telefonā nolādējat aplikāciju Garmin Explore un jums ir izveidots Garmin konts, kur jūs esat pievienojuši savu pulti vai pulksteni, pēc tam jūs šajā Garmin aplikācijā varat redzēt visas savas saglabātās darbības, ir īpaši medības. Un kas ir, es uzskatu, diezgan labs, kā pēc tam apskatoties savu saglabāto, jūs varat atvērt vaļā nepieciešamās medības. Pieņemsim ST300 un jūs šo visu varat atvērt arī caur LVM Geo aplikāciju, ko jūs arī pēc tam varat skatīties bezsaistes režīmos. Un šajā aplikācijā varat apskatīties visu, kur ir bijis jūsu suns, pa kuriem viņš ir gājis. Jūs varat nomainīt šajā aplikācijā slāņus, lai redzētu, kur vājas mežā,
kalnus, izcirtumus un visu nepieciešamo informāciju, ko sniedz šī aplikācija, jo viņa arī strādā bezsaites režīmos. Es domāju, ka ļoti daudz to nezinu. Tas ļoti palīdz pēc medībām arī izprast, kur ir gājis zvērs un kur ir bijis jūsu suns. Šai pultī var mainīt ekrānu. Ekrāns pats par sevi ir gaišāks, izteiktāks fona krāsas, ja noinstalē Outdoors Map vai satelītu, kad redz savas platības kā šajā pašā Google Mapsā, viss ir izteiktāks. Ekrāns ir pielāgots ļoti tuvu kā vadībai, jau ar tālruni. Viņš ir liels, viņš ir skaidrs, tev rāda zonu, rāda bateriju, ja tev ir ieslēgts Bluetooth, viņš tev rāda Bluetooth un arī Wi-Fi, arī laiku. Šī ir standarta karte, kas nāk visos Garmin 300 aparātos. Lai mēs dabūtu satelīta karti, kas ir lūk šāda, lai mēs konkrēti redzētu, kur mūsu suns ir pārvietojies medību laikā, vai tie ir izcirtumi, vai upes malas, ceļi, pa kuriem arī tu var piebraukt pakaļ savam sunim un redzēt visu atzīmēto, mums ir jāpieslēdzās Wi-Fi. Lai pieslēgtos Wi-Fi, mums ir jāspiež Wi-Fi poga. Mēs to arī varam izdarīt, saslēdzot šo pulti ar tālruņa hotspotu. Pieslēdzamies internetam, viņš parāda visus pieejamos, tad atrodam savu telefonu, tad mēs ievadam šo paroli un mums ir pievienots internets. Tad mums ir jāieiet Map Manager, Outdoors Map un Add Satellite Imaginary. Use Map un tad mēs atrodam reģionu, kur ir mūsu platības. Varam paņemt. Šeit ir viss jau lejupielādēts. Varam paņemt lūk šeit tukšo. Mums obligāti vajag attālināt, lai ir lielāks laukums. Un tad mēs varam lejupielādēt satelīta attēlu priekš savām medību platībām. Ekrānu var mainīt, var pielāgot nepieciešamo aplikāciju priekš sevis. Tas pats jaunums arī ir displejā, kā tu vari paildzināt arī baterijas ilgumu un, lai tev lieki netērējās. Uzspiežot Blacklight Timeout, var uzlikt uz 2 minūtēm un Battery Save. Jā. Tev vairāk nav jāspiež sānu poga, kad ekrāns tev ir nodzisis pēc 2 minūtēm. Nevis tev pietiek minimāli pieskarties, lai viņš atdzīvotos, tev ir 2 reizes jāuzsit pa ekrānu. Un viss, tu vari turpināt strādāt. Lieki tev nesaspēdās. Ir bijušas situācijas, ka mežā saspēdās un tu neesi vairāk kartē, tu esi kaut kur citur. Garmins arī ir parūpējies par daudzfunkcionālu ekrānu. Ieejot, pieņemsim, My Menu, var mainīt ekrāna stilu, pielāgot, kā tev vairāk patīk. Personīgi es izvēlos šo. Man ir vienā ekrānā uzreiz vairākas ikonas. Tas ir kā kuram. Iestatot savu pulti, es, protams, to, kas man nav nepieciešams, es ņemšu ārā. Tā, un šeit arī var visu koriģēt, kā ir nepieciešams. Vēl kas ļoti atvieglo lielākām medību kompānijām, pieņemsim, jums ir vairāk cilvēku ar Garmin pultīm un suņiem, kanālu izvēle. Šeit var uztaisīt grupas, bet kolēģiem ir nepieciešama arī jau 300 pults. Un lūk, šeit var redzēt kanālus, kas ir aktīvi un kas ir aizņemti. Tas ir nepieciešams, ja ir vairākas pultis, vairākas siksnas, lai viņas savā starpā komunicētu, nevis nekomunicētu, jo gadās, ka siksnām ir vienādi kanāli. Un šeit ir parādīts 1.6 siksna un 1.4 pults. Lūk, visi pārējie kanāli ir brīvi,
cilvēki pie viņiem var pieslēgties. Tas pats arī var uzreiz uztaisīt gatavu grupu un pārsūtīt kolēģiem. Tad vispār nav jāpieslēdzās. Vēl viena ļoti pateicīga feature, ko tu var izmantot, lai iepazītu savas platības un lai atzīmētu sev interesējošās vietas, ir Mark Waypoint. Mēs esam uzkāpuši tornī. Tree stand. Iedodam nosaukumu. Toma. Tornis. Mēs viņu saglabājam. Un to arī ar viņu var dalīties ar šīm lokācijām. Mēs ejam kartē, un šeit mums parādās Toma tornis. Un šādi mēs varam darīt pilnīgi ar visu. Gan ar pārējām torņiem, barotavām, riesta vietām, visu, kas ienāk prātā. Ieejot pie suņu siksnas, mēs suņu siksnai varam nomainīt krāsu, mirgošanas intensitāti, kas ļoti palīdz tumsā strādājot ar suni pie ievainota zvēra.